Nu, ko sveicināti. Šai video es vienkārši pastāstīšu tā īsumā, kā tu vari dabūt pa brīvu sev Revolut kartiņu. Nu, nevis pa brīvu, jo tas man maksās, es tev izmaksāšu viņu, un plus 10 eiro no manīm. Redz, šobrīd Revolūtām ir spēkā akcija, kas ir līdz 31. decembrim. Kāda es arī ieteiktu kāds draugs, par ko Revolūts man samaksātu, teiksim, 30 eiro, ja kāds pievienojās, un veids attiecīgās darbības, kas ir jāreģistrējās, izmantojot man saiti, kas ir zem linka, ko varat redzēt apakšā vai kādā no sadaļām. Tad jāpapildina savus konts ar debītkarti vai bankas pārskaitījumu un jāpasūta fiziskā karte. Tā fiziskā karte viņa maksā, es viņu jums izmaksā, un tad ir vēl viens jāveic 3 pirkumi par 5 eiro vērtībā, no kuriem 2 es izmaksātu. Tas ir, man sanāks bišķi vairāk iztērēties uz jums, bet jūs tai pašā laikā varēsiet iepirkties pa 10 eiro un plus jums būs kartiņa, ja veiksiet. Kāpēc Revolūts? Kāpēc es iesaku Revolūt? Pirmkārt, tāpēc, ka Revolūtam ir tāda forša funkcija, kā digitālā karte, ko var izmantot vienreiz. Ja tu iepērcies internetā, tur ir papildus drošība, tu vari ģenerēt kā jaunu kartes numurus, nopirkt, ko vajag, un tu zini, ka tev tie nākamie numuri samainās, un tu nekad netiks uzhakots tādā veidā, ja grib droši iepirkties internetā. Otrs, kas man patīk, kā pirms vispār es dabūju savu fizisko kartiņu, tu jau vari izmantot virtuālo kartiņu, ko sasaistīt ar savu Google Wallet vai Apple Pay, un tu jau vari izmantot telefonu kā norēķina veidu, ieejot veikalā, vienkārši nopīkstinot, un maksājums tiek veikts, kas ir, man, piemēram, patīk, man nepatīk makus nesāt līdzi, nepatīk, ka maksas pilsa kartēm. Labāk man viens telefons, ar ko es vienkārši veids darbības. Tāpat arī, ka nosūtīt vienam, teiksim, kādam citam, kam ir Revolut konts vai arī kaut vai uz citu kontu, tas aizņem tikai pāris sekundžu laiks, teiksim, ja tu nonāc dzīves situācijā, kur tev tiešām pēkšņi vajag naudu, un tavam draugam ir Revolut konts, viņš tev var pārskaitījumu veikt pāris sekundēs, un tieši to pašu var izdarīt uz savam draugam. Tātad, ja tev vēl nav šī kartiņa, un tu vēlies būt daļa no tiem, kas pievienojās man līdz akcijas beigām, tad, ja veiksi visas nosauktās darbības, kas tur ir, tad automātiski es izmaksāšu kartiņu, kas laikam maksā kaut 7 eiro plus vēl 10 eiro. Un, protams, atlikums, kas tur no 30 tur paliek, tas būs man. Bet tas ir pieejams tikai 5 personām akcijas laikā. Ja vēl nav, teiksim, es, protams, updatetošu šajā lapiņā. Ja gadījumā tev vairāk nebūs, tad, protams, gaidiet, kad pāries pār 31. decembrim un apskatāties, nākat apakaļ uz lapu, skatāties, kāds iespējas tad ir. Tad es pamainīšu attiecīgi no tā, jo kā man šķiet, puse vienmēr ir jādod atpakaļ, un es cenšos atdot bišķi vairāk kā pusi, tad šajā brīdī tas ir iespējams 5 personām. Un tajā brīdī, kad tu piereģistrējies, tu būtībā vari darīt tieši to pašu, pavisam vienkārši sistēmu, kā tu vari tikt pie savas bankas kartiņas, vai arī digitālās kartiņas, norēķina sistēmas, un jau sākt pelnīt arī šādā veidā, uzkrāt sev naudiņu, ar ko var ieguldīt tālāk, lai sponsorētu savu izaugsmu internetu vidē. Teiksim, tu attaisi savu kontu, un pēc tam tu iesaki saviem draugiem, tieši uz tādiem pašiem noteikumiem, kā tu paturi pusi un pusi non-sponsorē. Un šeit viņiem tās akcijas mūžīgi mainās. Tā kā es ar brāli, es, kad taisīju savu vaļā, viņam bija cita akcija, viņam bija, ka var vinnēt, tur tā kā nokasa no 10 līdz 200, un, protams, paveicās vinnēja 100, tas bija 50 katram. Es ieteicu tālāk draugu, es gan netaisīju saļā, lai nerādās kam. Man tajā brīdī bija akcija par 60, un tad, protams, 30 pārskaitīja draugam par to, kā taisīja vaļā, un 30 palika man. Tādā veidā pat nedarot neko sarežģītu internetā, tu vari jau sākt pelnīt naudu ar savu mobilo telefonu. Ja ir kādi jautājumi, tad, protams, arī aizpildīt anketu, sazināties ar manim vai caur sociālajiem mēdījiem. Es, protams, pēc iespējas, kā man būs ar laikiem, atbildēšu un pamācīšu, virzīšu pa soļiem, kas tev jādara, ja tu būsi viens no tiem, kas piedalās manā akcijā.
Uz to noti, paldies par klausīšanos, skatīšanos un tiekamies jau citos video.